Kāpēc tu pa virs tam? Tas ir ārvienkārši. Uz jā, uz ievadu, ne, vienkārši ievadu. Pašu koncertu sākumā. Var, protams, ka var. Jā, bet šābā. Tāds ievadu. Davai. Lai bišķi kaut kāds actions. Tikai no aizkulisiem, es teikšu. Jā, davai. Tikai man tad vajadzētu uzrakstīt kaut kāds bišķi garāk, teiks. Vai. Dārgais, simpātiskais un man tik mīļais, seksīgais Jānis. Pēdējā instruktāža Normandam koncerta. Es skatos, tu esi pacelātā garstāvoklī. Tā arī vajadzētu būt. Tas ir tavs lielais koncerts, vai ne? Kad bija iepriekšējais tavs lielais koncerts? Nu, lielais koncerts bija pagājušajā gada šajā pašā vietā, koncerta zālē, apmēram šajā pašā laikā. Tad ir bijuši kaut kā tādi drusciņi mazākās telpās koncerti, kas nav bijuši koncerta zālēs. Bet nu tāds lielais bija pagājis gads ir. Kāda ir atšķirība, ko tu esi sagatavojis citādāk? Redzi, jā, atšķirība ir fatāla. Pagājušajā gadā tu biji džinsās? Es biju džinsās, es biju saplēstā tēkreklā. Frizūra man bija sprādziens makaronu fabrikā un kājās bija zaļas ķēdes, kurām līd laukā purgalni. Tu redzi tagad, jā, kas notiek. Tagad ir fantastiski. Fantastiski, zolīts un smuks. Arī palicis nopietnāks. Jā. Redzēt. Ko tu šodien spēlēsi un dziedāsi? Šodien mēs spēlēsim tādu huligānu muziku no gadsimta sākuma. Franks Sinatra, Ray Charles. Mēs spēlēsim visu to, kas patika bandītiem pagājušā gadsimta sākumā. Šodien tas patīk arī mūsu publikai. Es nezinu, apstīsimies. Es redzēju stāvētā, tur stāvēja daudz melnas mašīnas ar spīdīgiem diskiem un pēdējiem modeļiem. Diski vēl griezās pusstundas, kad bija mašīna aizgājuši prom. Jā. Kā tu izdomāji piesaistīt tieši šos draugus, mūziķus? Tu zini, nebija īpaši daudz jādomā. Es tāpat saskaitīju visus savus draugus, ar kuriem es kaut ko darījis un strādājis un pazvanīju, ka nu viņi ir. Arnis gan nav saģērbies pēc mana, kā saka, formāta, bet tā būs otrā daļa, kur kā reiz tas ir pieļaujams. Bet varbūt, īstenībā baigi forši. Tas ir tāds pop kičs, un mēs laižam ārā pirmā daļā, es nezinu. Jā, es atceros, ka kādreiz vēl kaut kādu pusgadu atpakaļ es Arni prasīju taisni visā intervijā Platforma Records dzimšanas dienā par viņu mūziku. Darbību tā, viņš teica, es vairs neesmu mūzikas, viss vairs neko. Sākās koncerts. Jā, labi. Tas, ko es tev vēl gribu paprasīt, sākās koncerts pēdējās minūtes. Ir tev ambrāžā? Zinu, bez tās ambrāžā laikam neviens koncerts neiztiek, bet es vairāk mēģinu tomēr domāt par to, ko es darīšu skatus un kā es taisīšu šovu, kā es dziedāšu dziesmas. Man tik daudz par ko domāt, lai vēl uztraukties. Tas ir tāds drusciņi. Jā, uztraukšanās tā ir, kā saka, tāda ekstra, ko nevar atļauties. Ir jādomā par to, ko darīt tur. Tev ir kaut kāds īpašais rituāls pirms gatavošanās? Īpašais rituāls īstenībā, es visu dienu ir īpašais rituāls tam noskaņoties un iziet cauri visām dziesmām. Tā rituāli pilnā ir. Labi, tad mēs tev vēl satiksim pēc koncerta un paprasīsim obligāti, kā tad bija.